Gandrīz jau ir pienācis Ziemassvētku laiks, un Ziemassvētku vecīši rūkīši ir sākuši gatavot dāvanas, bet viens rūkītis vārdā Elisons visu laiku uztraucas, kā Ziemassvētku vecītis nogādās dāvanas un ar ko. Elisons ir strādīgs un centīgs rūkītis, kurš ir galvenais un atbildīgais par dāvanu gatavošanu un nogādāšanu. Nedēļu pirms Ziemassvētkiem Elisons bija atradis dāvanu maisu, kurā likt izgatavotās dāvanas. Rūkītim šķita, ka kaut kas trūkst, tad viņš atcerējās, ka dāvanu maisam trūkst šņurītes, ar ko aizsiet dāvanu maisu, lai dāvanas nekrīt ārā. Viņš ilgi domāja, kur var atrast šņurīti. Neko nevarēdams izdomāt, tas gāja no savas dāvanu ražotnes un gāja meklēt šņurīti. Tas gāja pa ceļu un skatījās visapkārt, kur var atrast šņurīti, ar ko aizsiet dāvanu maisu. Rūkītis pagājis nostāku un ceļa un mazā krūmiņā ieraudzīja spīdīgu apseltītu žņurīti, kurā gandrīz jau bija samirkusi no slapjā sniega. Elisons paņēma šņurīti un devās uz mājām, bet pa ceļam tas atcerējās, ka tai jābūt magiskai, lai spētu no dāvanas nosargāt un neļautu dāvanām izkrist no dāvanu maisa. Tāpēc tas pa ceļam iegriezās pie tuvā burvja galmanta. Ieradies Elisons pie burvja galmanta, tas palūdza, lai šņurītei uzliek magisku burvestību, ar kuru šņurīte varētu nosargāt dāvanas. Galmants piekrita un izpildīja prasīto. Elisons kļuva laimīgs. Elisons no galmanta devās uz savām darbnīcu. Atgājis savu darbnīcu, maisam ievēra šņurīti. Tā mirdzēja un bija zināms, ka viss būs labi. Elisons bija priecīgs par paveikto, bet galmants bija priecīgs, ka kādam varēja izpalīdzēt.